Cilvēki ir sevi vienkārši pieķēdējuši kā vergi paši ar ķēdi kaut kur. Viņam liekas, ka tā ir vienkārši jābūt. Tev liekas, ka tu dari pareizo vienīgo lietu vispār dzīvē, ko var darīt. Dēļ kaut kā cita tu ziedojies. Tev šķiet, ka tas ir vienkārši jādara un nav vienkārši izējis. Bet tev tā šķiet tāpēc, ka tevi tādu izveidoja. Tevi izveidoja mamma, tētis, vide, skola. Tevi sabāz galvā visu kaut ko un sirdī. Tādu, lai tu būtu mazs, nevarīgs un atkarīgs, jo viņiem tā bija izdevīgi. Un tagad tev ir 45 vai 50 gadi, un tu dzīvo priekš mammas vai priekš tēta, un tu savu dzīvi vienkārši esi atdevis viņiem, jo tev liekas, ka tas ir vienīgais vispār veids, kā būt, jo nedod Dievs. Kaut kas ar viņiem notiks, piemēram. Tā taču ir tava atbildība. Tu esi uzņēmies vecāka lomu par savu mammu, par savu tēti, un tu nedzīvo savu dzīvi. Un tas trakākais ir, ka tev liekas, ka ne tikai tas ir normāli, bet tas ir pat svēts darbs. Un ik viens, kurš darītu pat bikiņi savādāk, būtu principā grēcinieks un pelnījis nežēlīgāko, kā teikt, kaunu un sodu par to, ka viņš spēja pateikt nē kādam no saviem vecākiem vai tuviem radiniekiem vai kaut kādam citam, kurš it kā ir pelnījis tev palīdzību un atbalstu līdz mūža galam. Visticamāk tevi vada dziļa vainas sajūta. Ja tu vēlies to saprast, varbūt nāc pie manis izaugsmesterapija.com.